Meža pīles ir ne tikai biežāk sastopamās pīles Latvijā, bet arī visā pasaulē. Meža pīlēm ir raksturīgs dzimuma dimorfisms, tas nozīmē, ka abi dzimumi vizuāli atšķiras. Mātītes ir brūnu raibas visu cauru gadu, bet tēviņi riesta laikā sapošas. Tad tiem ir metāliska zaļa galva ar šauru baltu kakla gredzenu. Pēc riestērpām tēviņi ir līdzīgi mātītēm. Pie mums tās tiek klasificētas kā daļais tuvais gājputns. Daļa populācijas dodas uz dienvidiem, daļa izvēlas ziemot tepat. Ziemošanas sezonā meža pīles pulcējas apgabalos, kur ir pieejama atklāta ūdeņa un barības resursi. Meža pīle ir visēdāja, tā barojas gan ar augu izcelsmes barību, gan kukaiņiem, gliemežiem, tārpiem un citiem dzīvniekiem. Ja ziemas laikā pīles kādā vietā tiek piebarots, nedrīkst barošanu ziemā pēkšņi pārtraukt, jo putni rēķinās, ka barība būs pieejama, tāpēc tur uzturas. Ja regulāri barošanu nodrošināt nav iespējams, putnus labāk nebarot vispār. Par barību meža pīlēm var izmantot auzus, kviešus, citus graudus, rīvētus burkānus, tvaicētus dārzeņus, piemēram, brokuļus vai kartupeļus, saldētus, bet atkausētus zirņus, kukurūzus, salātlapas, spinātus, var piedāvāt arī ozolzīles. Baltmaize gan pīlēm nav piemērota barība. Lai jauka būšana dabā un līdz citai reizei!